Mani sauc Jana Andersone. Paskatīsimies, kas ir tas, kas jau mums ir, bet neredzam. Ir notikušas jau pārmaiņas, bet liekas, ka viņas vēl nav. Bet tās ir notikušas jau. Attiecībās par attiecībām. Ar partneriem. Būtībā vienalga, arī ar cilvēkiem tās ir bijušas lielas pārdomas, kā tas vispār vest turpmāk attiecības. Enerģijas jums pietiek, pats sākums. Un šobrīd varbūt esiet tādā stāvoklī, kad liekas, ka nekas nemainās, vēl neesiet labākajā situācijā varbūt, bet jums ir visas iespējas, lai no šīs situācijas, no kaut kādām problēmām aizietu. Tikai jāturpina iet. Ir notikušas jau pārmaiņas, jo bija jautājums, ja, ko neredzam, ja? Ir svarīgi izdarīt izvēli. Un svarīgi dzirdēt sevi, zināt, kas mums ir vajadzīgs pašiem. Un ne karalim. Tas ir saistībā ar kādu kungu. Ar palīdzību. Iespējams, kāds vīrietis var palīdzēt, jā. Un izmaiņas ir notikušas attiecībā ar, jā, jums vērtīgu cilvēku vīrieti. Un tas ir iespējams ģimenē. Un tās pārmaiņas jūs vēl neredzat. Tās pārmaiņas tikai liktenis zina. Bet to mēs neredzam. Jā, saistībā ar ģimeni. Te ir runa par ģimeni. Pagātnē vīrietis bija augsts, cietsirdīgs, bet tas jau bija pagātnē. Sieviete, iespējams par jums, bet jūs ieguvāt lielas zināšanas par šīm attiecībām un vispār pārdomājāt, kādas jūs attiecības gribat.
un kā arī turpmāk jūs rīkosieties. Jums jau ir viss skaidrs. Un pašreiz esiet tādā situācijā, tā kā, kur tālāk doties. Un esat pie sevis vēl noslēgusies vēl no citiem cilvēkiem. Bet šeit ir teikts, kad jums ir iespējams kādas ilūzijas, vēl ilūzijas palikušas. Un ir vēl palicis jums kāds cilvēks, as cilvēks vai situācija jums, kas jums rada grūtības. Šīs grūtības ir vienkārši jānoņem. No tā grūtībām ir jāaiziet. Viss, kas tā nastas jums ir par grūtu, tās ir jānomet. Kas nav saprotams, no tā ir jāatsakās. Jo jābūt visam skaidram. Jo tikai tad, kad ir skaidrs, ir iespējams doties tālāk. Bet, ja mēs nezinām, tad mēs esam uz vietas. Bet šajā gadījumā šī situācija jums ir kā karmiska, no kuras ir jāaiziet. Tas tā kā uzdevumiņš vēl ir palicis, viens maziņš uzdevumiņš, kas jāpārvar. Par šo aso situāciju. Te ir mīlošs vīrietis, un ko šis mīlošais vīrietis? Viņš iespējams manipulators, vai skatāmies tālāk. Manipulators. Bet jūs tās visas manipulācijas jutīsiet. Zināsiet, jo cilvēkam ir jāgūst mācība. Cilvēkam jābūt vienatnē kādu laiku un jāpārdomā dzīve. Arī jāpārdomā, jāatpūšas un jāpārdomā par savu uzvedību. Un tās uzskati jāmaina. Un iespējams jums vēl ar šo cilvēku tāpēc
ir vajadzīga saskarsme. Jo vairāk šim cilvēkam ir vajadzīga mācība. Te par kādu sadarbību varbūt runāt, par ko? Ir kāda sadarbība, kura ir grūta, bet vajadzīga izpildīt. Ir iespējams to izpildīt. Jo visu jūs ziniet, viss ir jums sevī, visas atbildes. Un, ja jūs neesiet vēl vajadzīgā savā situācijā, kādu jūs gribat, tad jūs padrusciņam pa šo ceļu ejot, jūs aiziesiet uz savu zvaigzni, uz savām vēlmēm, cerībām, sapņiem. Un satiksiet savu cilvēku, imperatoru. Jūs ziniet kādu, jūs gribat arī. Jā. Un savu īsto partneri. Jums nevajag par to šaubīties, domāt. Jūs dariet turpmāk savas lietas. Nevajag būt kā salauztās sirds sajūtās. Turpiniet darīt savas lietas kā uzvarētājs. Visam savs laiks. Ejiet uz savu veiksmi, prieku. Jūtiet savu intuīciju. Ejiet līdzsvarā ar sevi. Jūtiet sevi. Neko nemelojiet sev. Ejiet kā skolotājs jau. Jo jūs jau esiet savās enerģijās. Un šis ir vecākais arkāns. Pēc likteņa jūs būsiet lemti viens otram, jo katrs būs savās enerģijās līdzsvaroti. Gan vīrietis, gan jūs. Jūs esiet jau kā Dieva priekšā pāris. Jums nevajag par to uztraukties, jo, ja jūs esat savā enerģijā,
jūs noteikti tad tādu pašu vīrieti satiksiet, jo jūs jau esat visu piedzīvojusi, tagad pa šo laiku daudz ko pārdomājuši esiet un esat izvērtējuši, esiet atnākuši pie sevis un nu jau daudz ko sapratuši. Tāpēc jums nevar būt cits partneris kā tikai jūsu domātais. Un kādam būs jāaiziet. Jā, un būs cilvēks kāds, ar kuru kaut kas izbeigsies. Izbeigsies konflikts. Sajūtas, kad ir bezizēja. Beidzot, ir iespēja priecāties un izbaudīt dzīvi. Jāaiziet no bailēm, bet šobrīd arī iespējams arī nav nekādu baiļu vairs. Tik daudz, kas ir piedzīvots, kad baiļu vairs nav. Atliek tikai dzīvot un dzīvot līdzsvarā un izvēlēties, uz kuru pusi doties, uz kuras puses it visā, ko pieņemt, jo jūs esat savā spēkā, savā enerģijā. To izstāstīja Kārtis. Līdz citai reizei.